Esiet sveicināti remigrācijas tematikai veltītajā Eures raidījuma ciklā. Esi informēts atgriežoties Latvijā. Mani sauc Andris Segliņš, esmu Nodarbinātības valsts aģentūras Eures konsultants un šī raidījuma cikla vadītājs. Uz sarunu es aicinu dažādu jomu ekspertus, lai pārunātu jautājumus, kas ir būtiski mūsu tautiešiem, kur atgriežas Latvijā vai apsver šādu iespēju. Katrs raidījums ir veltīts noteiktai tēmai, un šodien mēs runāsim visu par un ap autovadītāju apliecībām un transporta līdzekļiem atgriežoties Latvijā. Sekojiet mūsu raidījumam, ja ir jautājumi, uzdodiet tos čata logā un dalieties ar šo raidījumu, iespējams tas būs noderīgs arī vēl kādam citam. Un šodien uz raidījumu esmu aicinājis piedalīties Ceļu satiksmes drošības departamenta ekspertus. Mums būs kvalifikācijas departamenta vadītājs Juris Teteris, tehniskā departamenta transporta līdzekļu certifikācijas daļas vadītājs Valdis Blepte un reģistrācijas departamenta vadītāja vietnieks Aivis Ozoliņš. Labdien! Labdien! Un sarunu es gribētu sākt ar tādu jautājumu, kas varētu būt saistoši salīdzinoši lielai daļai mūsu tautiešu, kas atgriežas vai vēlās atgriezties. Tad par šīm ārvalstu iegūtajām vadītāju apliecībām. Tad, ja esmu strādājis ārvalstīs un tur esmu iegūs autovadītāju apliecību, piemēram, B kategoriju vai arī C kategoriju, atgriežoties Latvijā, tad vai šīs apliecības vispār ir lietojamas Latvijā un kāda ir šī procedūra, cik ilgi mēs viņus varam lietot, ja varam lietot? Vai ir atšķirība, vai tās ir Eiropas Savienības valstī iegūtas apliecības vai kādā varbūt ārpus Eiropas Savienības valstī? Mēģināšu arī es atbildēt. Šeit tiešām ir jānodala tādas divas pasaules daļas. Būtībā tā ir Eiropas Savienība un ārpus Eiropas Savienības. Un Eiropas Savienībā ir kopēja likumdošana attiecībā uz autovadītāju apliecību atzīšanu starp valstīm. Un tā būtība ir tāda, ka Eiropas Savienības valstī izdotas vadītāja apliecības tiek atzītas citā Eiropas Savienības valstī un nav jāmaina līdz pat to derīguma termiņa beigām un nekādi papildus ierobežojumi kaut kāda braukšanai vai atsevišķu transporta līdzekļu kategoriju izmantošanai arī nav paredzēti. Būtībā tātad, ja ir iegūta citā Eiropas Savienības valstī autovadītāja apliecība, tātad pilnīgi bez bažām, pārceļot uz Latviju šo vadītāju apliecību var izmantot līdz pat tās derīgām termiņa beigām. Nedaudz cita situācija ir attiecībā uz trešajās valstīs izdotajām vadītāju apliecībām. Šeit ir tā, ka tātad ar šīm apliecībām var braukt gadu. Ja cilvēks patiešām ir atgriezies uz ilgstošu dzīvi, tad paiet šim gadam, vadītāja apliecība ir jāsamaina un jāsaņem Latvijas vadītāja apliecība. Un atkal divi gadījumi. Tātad, ja cilvēkam ir bijusi iepriekš izdota vadītāja apliecība un viņš šajā trešajā valstī savu vadītāja apliecību ir ieguvis apmainot Latvijas vadītāja apliecību, tad eksāmeni nav jākārto nekādas apmācības arī nav jāaiziet. Gadījumā, ja šī vadītāja apliecība tiek iegūta citā trešajā valstī un cilvēkam nav bijis pirms tam Latvijā iegūta vadītāja apliecība, tad tās apmaiņai ir jānokārto vadīšanas eksāmens. Jā, tad šeit noteikti būtu jāņem vērā arī šīs situācijas, sevišķi, ja šī apliecība ir iegūta ne Eiropas Savienības valstī, un noteikti šeit vajadzētu izdalīt šīs divas lietas, bet attiecībā par Eiropas Savienības valstīm tad salīdzinoši viss ir ļoti vienkārši, un pieņemsim, ja persona ir iegūsi Vācijā autovadītāju apliecību, piemēram, līdz 25. gadam, tad atgriežoties Latvijā, viņi arī līdz šim 25. gadam viņi droši var lietot. Jā, jums ir pilnīgi taisnība. Apliecības var lietot līdz derīgam termiņa beigām. Vienīgais, kas ir jāņem vērā šīs apliecības apmaiņas brīdī, kad ir jāaiziet kārtējā veselības pārbaude Latvijā, tā ir būtībā arī tāda vienīgā formalitāte, kas ir jāveic vadītāja apliecības apmaiņai.
Ja, un, ja es pareizi saprotu, ja ir vēlēšanās šo Vācijas apliecību nomainīt ātrāk, tā ir tīri tikai apliecības apmaiņa bez kādu eksāmenu kārtošanas. Eksāmeni nav jākārto absolūti nekādu, protams, jā, bet kas gan būtu jāņem vērā mūsu tautiešiem atgriežoties uz dzīvi Latvijā, ir jābūt sakārtotam šim jautājumam par dzīvesvietu. Respektīvi, Eiropas Savienībā un arī Latvijā ir spēkā tā likumdošana, ka valsts izdod savu vadītāju apliecību tikai tādam cilvēkam, kas ir attiecīgās valsts pastāvīgais iedzīvotājs. Un ko nozīmē pastāvīgais iedzīvotājs? Pastāvīgais iedzīvotājs ir tāda persona neatkarīgi no pilsonības, jo pilsonībai šeit tiešām nav nekāda sakara, kurš attiecīgajā valstī dzīvo vismaz pusgadu. Un līdz ar to, teiksim tā, pārceļoties uz dzīvi Latvijā, tas svarīgākais, kas būtu jāizdara, tās formalitātes no formālā viedokļa, tātad ir jāpiedeklarē savu dzīvesvietu Latvijā un arī jāizdeklarē, teiksim tā, vai jāveic citas darbības attiecībā uz savu dzīvesvietu tanī valstī, kur cilvēki līdz tam ir dzīvojis, lai patiešām nebūtu nekāda pārpratuma ne mums CSDD, ne arī šīm citu valstu iestādēm. Un tas, no kā patiešām gribētu stipri par ko brīdināt mūsu cilvēkus un aicināt atturēties, ir tā saucamais vadītāja apliecība turisms, kas ir jo īpaši uzsvērts Eiropas Savienības un arī Latvijas likumdošanā kā tāds nepieņemams variants, ko tas nozīmē, ka, piemēram, cilvēks, kurš ir dzīvojis Latvijā, un viņam, piemēram, ir B kategorijas vadītāja apliecība, viņš grib iegūt tiesības vadīt motociklu. Viņš, kā saka, atbrauc uz šejieni, uz kaut kādu mēnesi vai arī ilgāk, respektīvi, ar to vienu no mērķiem arī iegūt šīs motocikla vadītāja tiesības. Pirmkārt, mums īsti nav tiesību, teiksim tā, šo vadītāju eksāmenus pieņemt vadītāju apliecību šādam cilvēkam izsniegt. Otrs, ja arī gadījumā šis cilvēks nokārt šo eksāmenu, saņem vadītāju apliecību, ir diezgan droši, ka citā Eiropas Savienības valstī, konstatējot šādu situāciju, ka tās valsts pastāvīgais iedzīvotājs ir citā valstī iegūst kaut kādu citu vadītāju apliecību, ka šī no jauniegūtā vadītāja apliecība var tikt neatzīta, līdz ar to, teiksim tā, iznāk nekas vairāk kā tikai zaudēts laiks un nauda. No šādiem mēģinājumiem es gribētu stipri vien aicināt mūsu Latvijas cilvēkus, kas pastāvīgi dzīvo ārvalstīs, tomēr atturēties. Jā, tad darīsim visu pareizi un neradīsim paši sev problēmas. Bet jā, to, ko jūs pieminējāt, tas svarīgais aspekts, atgriežoties, tad arī noteikti deklarēto dzīvesvietu, tiklīdz viņa jau ir atrasta vai atgriežamies savā mītnes vietā, lai pēc iespējas ātrāk arī pēc tam varētu nomainīt šīs apliecības. Vēl tāds papildus jautājums par šīm autovadītāju kategorijām. Vai ir atšķirība vai kādi varbūt ierobežojumi, ja mēs atgriežamies atkarībā no tā, vai mums ir iegūta B, C vai varbūt autobusu vadītāji apliecība, vai arī šajā gadījumā atgriežoties no Eiropas Savienības valstīm, tas termiņš paliek, mēs viņu varam lietot līdz termiņa beigām, vai tomēr uz kaut kādām varbūt profesionālām šīm autovadītāju tiesībām ir kādi šī ierobežojumi? Šādi ierobežojumi nav, jo šīs gan vadītāju apliecību kategorijas, gan, teiksim tā, no iegūtās profesionālās kvalifikācijas ir harmonizēts Eiropas Savienībā un pilnībā atzītas Eiropas Savienības valstu starpā. Tātad šeit nav absolūti nekāda ierobežojuma ne uz kategorijām, ne profesionālām kvalifikācijām. Jā, tā, manuprāt, ļoti laba ziņa. Tad gan privātai lietošanai, gan arī profesionāliem, autovadītājiem nekādas papildus darbības nav īsti nepieciešams.
Vēl viens tāds papildus jautājums. Mums salīdzinoši daudz tautiešu atgriežas no apvienotās karalistes, kas šobrīd vairs nav Eiropas Savienībā. Vai ir kaut kādi izņēmuma noteikumi tieši uz apvienotās karalistē iegūtām apliecībām, vai tā tomēr tiek uzskatīta jau kā tā saucamo trešo valstu iegūta vadītāja apliecība? Apvienot karalisti ir tāds patiešām specifisks gadījums, ņemot vērā, ka valsts ir izstājusies no Eiropas Savienības. Bet tā labā ziņa ir tāda, ka ir panākta vienošanās ar apvienoto karalisti par tiem galvenajiem jautājumiem, ka tāpat kā attiecībā uz Eiropas Savienību vadītāja apliecības tiek savstarpēji atzītas, un tās tiek atzītas līdz derīguma termiņa beigām, arī apmaiņai nekādi eksāmeni nav jākārto. Tātad, principā, seko un turpinās attiecībā uz apvienotās karalistes autovadītāju apliecībām. Tas pats Eiropas Savienības režīms, noteiktā kārtība, bez tādām būtiskām izmaiņām. Jā, šī, manuprāt, arī tāda ļoti laba ziņa tiem mūsu tautiešiem, kuri šobrīd vēl uzturās apvienotā karalistē un tur ir ieguši autovadītāju apliecības. Nākošais jautājums būtu, ja ir sanācis tā, ka ārvalstīs šī iegūta apliecība ir beidzies derīguma termiņš un persona ir atgriezusies Latvijā, kā šajā gadījumā tas atjaunošana, teiksim, vai notiek kaut kā automātiski, vai tomēr jākārto ir eksāmens šajā gadījumā, kā būtu? Apliecība, kurai ir vienkārši beidzies derīguma termiņš, būtībā tiek uzskatīta tāda pati vadītāja apliecība un apmaiņai pilnībā derīga vadītāja apliecība kā derīga vadītāja apliecība, un šeit nekādi papildus nosacījumi attiecībā uz eksāmenu kārtošanu nepastāv. Apliecības, kurām beidzās derīguma termiņš, tieši tādā pašā veidā tiek mainīts. Vienīgais, kas ir jāņem, protams, vērā šādiem cilvēkiem, kuriem beidzas derīguma termiņš apliecībām, ka šo apliecību nevar izmantot braukšanai. Tas ir vienīgais jautājums. Bet saistībā ar šo manis iepriekš minēto attiecībā uz pastāvīgo dzīvesvietu cilvēkiem un tiesībām izdot vadītāju apliecību, arī būtu tāds aicinājums tomēr sekot līdz šiem jautājumiem, savu dzīvi arī plānot, un vienalga, vai tā būtu, teiksim tā, dzīvesvietas maiņa no Lielbritānijas uz Latviju, no Vācijas uz Latviju vai no Vācijas uz Nīderlandi kaut vai, ja. Šīs jautājums par to, ka cilvēks pat kā ir pārvācies uz dzīvi uz citu valsti, un viņš vēl nav īsti uzskatāms par valsts pastāvīgo iedzīvotāju, varētu radīt problēmas šī gadījumā, ja šī vadītāja apliecība beidzās. Un tas, uz ko es gribētu aicināt arī cilvēks, izmantojot šo raidījumu, ir tomēr sekot līdz apliecības derīguma termiņam, un ja šis derīguma termiņš iet uz beigām, tad saņemt šo vadītāju apliecību tajā valstī, apmainīt viņu jau laicīgi tajā valstī, kuras iedzīvotājs jūs esat, lai patiešām nebūtu šāda veida problēma. Jā, tad pasekosim līdzi saviem dokumentiem, tāpat kā personas dokumentiem, lai neradītu kādas pēc tam problēmas nākotnē, tāpat arī sekojam līdzi, tātad arī autovadītāju tiesību derīguma termiņam. Paturpinot vēl šo situāciju par šo pastāvīgo dzīves vietu, tad Latvijā, piemēram, situācijā, ja Latvijā ir atgriezies mūsu kāds tautietis, bet viņam nav iegūts autovadītāja apliecības, bet viņš grib iegūt Latvijā, tad es saprotu, ka apliecība var iegūt pēc pusgada uzturēšanās šeit. Bet, teiksim, autoskolā uzsākt šīs mācības autoskolā pirms šī pusgada termiņa, to, protams, var vai tomēr nevar? Jāsaka tā, ka patiešām šos gadījumus mēs skatāmies un vērtējam individuāli, un tajos gadījumos, kad patiešām, teiksim tā, cilvēks absolūti godīgi ir atgriezies uz dzīvi šeit, teiksim tā, piedeklarējis to savu
dzīvesvietu kaut vai mazāk par šo pusgadu, viņam nav bijis, teiksim, tā, citā valstī, piemēram, atņems tiesības, tad, protams, teiksim, tā, mēs ejam šiem cilvēkiem pretī un var šīs formalitātes visas, gan auto apmācību, gan arī apliecību saņemšanu veikt ātrāk kā pirms šī pusgada apritēšanas. Ir svarīgi šajā gadījumā, teiksim, tā šos jautājumus sakārtot un nemēģināt krāpties vienkārši. Nosauksim lietas īstajos vārdos. Jā, tātad ieteicams tomēr arī katrā individuālā situācijā pie jums, tāda ceļu satiksmes drošības direkcijā, noskaidrot, kāda ir šīs personas jau individuālā situācija, un tad jau skaidrībā tiksim, un gan jau, ka pēc tam arī autovadītāju tiesības būs iespējams arī saņemt. Jā, paldies par atbildēm par autovadītāju tiesībām. Pāriesim pie jautājuma par transporta līdzekļiem. Tad arī salīdzinoši daudz mūsu tautieši ir ārvalstīs iegādājušies savus personīgos transporta līdzekļus un atgriežās ar tiem un vēlās atgriezties ar tiem Latvijā. Tad kāds būtu darbības jāveic, kādas varbūt šīs reģistrācijas procedūras, kādi ir nosacījumi? Un arī, ja mēs paskatāmies, varbūt šeit ir atšķirības starp Eiropas Savienības valstīm un šim ārpus Eiropas Savienības valstīm. Jā, paldies par jautājumu. Tiešām atšķirība ir starp Eiropas Savienības valstīm un ārpus Eiropas Savienības valstīm, bet sāksim ar to vienkāršāko, tātad ar Eiropas Savienības valstīm. Eiropas Savienības valstī reģistrēt transporta līdzekļu pēc ievešanas Latvijā ir jāreģistrē 5 dienu laikā, tad šī prasība attiecas uz visiem transporta līdzekļiem, arī no trešajām valstīm ievestajiem. Un, lai reģistrētu Latvijā, ir nepieciešams iepriekšējā Eiropas reģistrācijas valstī izsniegts transporta līdzekļu reģistrācijas dokuments un transporta līdzekļu īpašuma tiesības apliecinošs dokuments. Tas var būt jebkurš dokuments, kurā valstī, sauksim viņu par iegādes dokumentu, ja viņš ir nopircis transporta līdzekļus. Tas var būt kāds invoice vai pirkuma līgums kādā valstī sastādīts. Tātad dokuments, kas apliecina šī personas īpašuma tiesības. No Eiropas Savienības valstīm tie arī ir vienīgie dokumenti, kas ir jāiesniedz CSDD, lai reģistrētu transporta līdzekļu. Pirms transporta līdzekļu reģistrācijas tas ir jāuzrāda, fiziski jāuzrāda CSDD darbiniekam, agregāta numuru salīdzināšanas veikšanai. Tātad fiziski transporta līdzekļiem ir jāatrodas Latvijā. Atšķirība no trešajām valstīm ir tajā, ka ievešana Eiropas Savienības teritorijā ir jānoformē muitas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, respektīvi ir jānokārto muita. No trešajām valstīm sarežģījums var radīt tas, ka transporta līdzekļi trešajās valstīs ir reģistrēti, bet nav bijuši atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Tehniski nav bijuši atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Tātad viņi nav certificēti jau pirms reģistrācijas atbilstoši Eiropas Savienības tirgus prasībām. Ar šiem transporta līdzekļiem ir sarežģītāk, bet par to tad varētu pastāstīt mans kolēģis no tehniskā departamenta Valdis Blēds. Jā, varbūt atgriezīsimies nedaudz pie tā vienkāršākā varianta. Tie transporta līdzekļi, kuri ir certificēti Eiropas Savienības tirgumu, jeb ir saņēmuši Eiropas kopējo tipa apstiprinājumu, tātad bez jebkādām papildus procedūrām var tikt reģistrēti. Tas attiecas arī uz tiem transporta līdzekļiem, kuri tiek ievesti no trešajām valstīm, jo arī dažās no tām tāpat ir pieejami transporta līdzekļi, kuri ir bijuši izgatavoti un paredzēti Eiropas Savienības tirgumu. Tā kā tur problēma nebūtu. Ievedot transporta līdzekli Latvijā, kurš nav saņēmis šo Eiropas kopējo tipa apstiprinājumu, tur ir atšķirības ievedot no Eiropas Savienības valstīm. Praktiski problēmām nevajadzētu būt, jo no lielākās daļas valstu tāpatās mēs automātiski atzīstam šo iepriekšējo valstu reģistrāciju kā atbilstības apliecinājumu. Tur gan ir nedaudz dalījums starp valstīm, kuras iestājās Eiropas Savienībā 2004. gadā un vēlāk. No šīm valstīm
ir nepieciešams šiem te transporta līdzekļiem, kuriem nav Eiropas kopējais apstiprinājums, pierādīt to, ka transporta līdzekļiem ir veikta atbilstības novērtēšana iepriekšējā reģistrācijas valstī. Runājot par trešajām valstīm un to tirgumu izgatavotajiem transporta līdzekļiem, tad tur ir jāveic individuālā certifikācija katram konkrētajam transporta līdzeklim, lai to varētu pieregistrēt Latvijā. Jā, paldies. Tad arī šeit būs atšķirības starp no Eiropas Savienības valsts ievest auto un ārpus Eiropas Savienības ievest. Arī noteikti šo informāciju jau iepriekš vajadzētu noskaidrot, lai būtu zināms, kādas procedūras nepieciešams veikt. Ja, protams, arī ierodoties no ārvalstīm, auto būs ar ārvalstu numuriem. Kādā periodā varbūt ir jāveic šo numuru nomaiņa, ja cilvēks pārskatās uz pastāvīgu dzīvi Latvijā? Kā jau teicu, Latvijā ievestais transporta līdzeklis ir jāreģistrē 5 dienu laikā. Tātad, reģistrējot arī ārvalsts reģistrācijas numurzīmes tiks nodotas CSDD vai atsevišķos gadījumos, ja ir nepieciešams tās nogādāt iepriekšējā reģistrācijas valsts reģistrācijas iestādē, tās tiek atgrieztas klientam, bet reģistrējot Latvijā transporta līdzekli tiks izsniegtas Latvijas valsts reģistrācijas numurzīmes. Un Latvijas valsts transporta līdzekļu reģistrācijas apliecība, protams. Jā, tātad viss notiek vienlaicīgi, nav atsevišķa numura maiņa, ir uzreiz ir tātad 5 dienu laikā šī reģistrācija, kur laikā arī notiek šī jaunā numura jau izsniegšana, skaidrs. Tad vēl jautājums būtu par šīm auto apdrošināšanas, par šīm oktapolisēm. Ja šī polise ir iegādāta ārvalstī, vai viņa ir derīga un cik ilgi viņa ir, varbūt kāds noteikts termiņš, ir derīga arī Latvijā? Jā, tas gan nebūtu Ceļu satiksmes drošības direkcijas kompetence komentēt apdrošināšanas polises darbību, bet mēs varam sniegt tikai to informāciju, kas ir mūsu rīcībā, jo šī kompetence par apdrošināšanas esamību, spēkā esamību ietilpst Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas biroja kompetencē. Viņa mājaslapā var atrast informāciju, bet tātad, reģistrējot pastāvīgi Latvijā, iepriekšējās okta līgums zaudē spēku. Par to, vai šīs te polises atlikušo vērtību vai var pārnest uz jauno polisi, par to jau katram šī transporta līdzekļu īpašniekam ir jāinteresējās savā apdrošināšanas kompānijā. Jo, piemēram, ja ārvalstī ir saņemta tranzīta numurzīmes, tad viņām ir kaut kāds īslaicīga apdrošināšana vai robeža apdrošināšanas līgums. Pēc reģistrācijas pastāvīgi ir jānoformē jauns apdrošināšanas līgums. Jā, tātad arī šeit jāpievērš uzmanība arī šī oktapolisei, lai viņa būtu aktuāla un lai viņa darbotos arī Latvijā. Vēl viena lieta, ko arī jautā klienti par tehnisko apskati. Tātad, ja ārvalstī varbūt ir jau veikta šī tehniskā apskata un reģistrējot auto šeit Latvijā, cik ilgā laikā tā būtu jānokārto vai varbūt ir spēkā šī ārvalstu tehniskā apskata, kā ar šiem jautājumiem? Transporta līdzekļa tehniskā apskata ir jāveic 5 dienās pēc transporta līdzekļa pirmās reģistrācijas Latvijā. Jā, tad šeit vienkārši un skaidra atbilde, tad piereģistrējam un 5 dienu laikā ejam uz tehnisko apskati. Jā, tad vēl arī iepriekš sarunā minēju, ka salīdzinoši daudz tautieši atgriežas no apvienotās karalistes, un ja viņi ierodās ar savu auto, šiem auto arī tāpat no īrijas, šiem auto ir labā pusē, tad stūre ne tā kā pie mums. Kā ir ar šiem auto? Vai viņi var piedalīties satiksmē un cik ilgu laiku, un vai ir jāveic arī varbūt kādā periodā šīs stūres nomaiņa un pārcelšana uz kreiso pusi, kā mums ir noteikti tradicionāli braucam?
Tātad, lai transporta līdzekļi reģistrētu Latvijā un varētu arī iziet veiksmīgi tehnisko apskatu un tālāk piedalīties ceļu satiksmē, šiem te transporta līdzekļiem ar stūri labajā pusē varam izšķirt divus variantus. Viens variants ir transporta līdzekļu pārbūve. Tas būtu veicams tiem transporta līdzekļu modeļiem, kuriem ir attiecīgi identisks modelis ar stūri kreisajā pusē. Tātad, izmantojot rūpnieciski, izgatavotāju rūpnīcas sastāvdaļas, ir iespējams veikt transporta līdzekļu stūres pārbūvi no labās puses uz kreiso pusi, attiecīgi pielāgojot arī visas vadības ierīces un apgaismas ierīces. Otra iespēja ir transporta līdzekļa pielāgošana, tātad stūre paliek labajā pusē, bet transporta līdzekļiem ir jāveic pielāgošana. Tas ietver galveno lukturu nomaiņu, galveniem lukturiem ir jābūt paredzētiem labās puses kustībai. Vēl uzmanību būtu jāpievērš aizmugurējiem Mikls lukturim, jo bieži vien attiecīgi otras puses satiksmei Mikls lukturs var būt novietots otrā pusē, tātad ir jāpārvieto nepieciešamības gadījumā Mikls lukturs, kurš var būt vai nu kreisajā pusē, vai pa vidu, vai simetriski divi Mikls lukturi aizmugurē. Un galvenais, kas būtu šiem te transporta līdzekļiem, ir jāierīko papildus netiešās redzamības ierīces, kas ietver video kameru un ekrānu un spoguļu pāri, lai nodrošinātu brauktuves kreisās puses pārredzamību. Tā tad ir jāveic šādi te papildus ierīču uzstādīšanas pasākumi. Bet, protams, būtu vispirms jāapdomā, vai gribētos braukt tomēr mūsu satiksmē, kur mums pārsvarā ceļi, diemžēl, ir tātad viena josla katrā virzienā, vai tiešām būtu ērti pārvietoties, kaut arī ar papildus ierīcēm aprīkot transporta līdzekli, tomēr sēžot labajā pusē. Tas būtu katram pašam jāizvērtē. Jā, un manuprāt arī jāparēķina, vai tas būs arī cik finansiāli izdevīgi turpināt lietot šo auto un pārbūvēt, ņemot vērā, ka tiešām mūsu satiksmē notiek pa labo pusi un tiešām tas arī neērti un manuprāt, arī ceļu satiksmes drošībai varbūt nav tik labi, ka mēs lietojam šādu auto. Labi, paldies par jautājumu, par atbildēm. Un pāriesim varbūt arī par šiem jūsu pakalpojumiem sniedzamiem, arī valsts institūcijas, arī ņemot vērā visu šo arī Covid situāciju, veiksmīgi ir pārorientējušās un pakalpojums sniedz arī attālināti. Kādi varbūt arī ir tie jūsu pakalpojumi, kurus var saņemt attālināti, un varbūt arī tiem vairāk tieši akcents uz to, tiem mūsu tautiešiem, kuri plāno atgriezties, varbūt viņi jau kaut kādas darbības var veikt pirms atgriešanās, ja tūlīt jau pēc atgriešanās Latvijā. Jā, diemžēl mēs arī, protams, strādājam pie jaunu pakalpojumu ieviešanas, bet, diemžēl, kā jau teicu, atgriežoties ar ārvalstī reģistrētu transporta līdzekli, ir prasība transporta līdzekli uzrādīt CSDD, fiziski uzrādīt CSDD darbiniekam, un šādu pakalpojumu sniegt attālināti transporta līdzekļu uzrādīšanu nav iespējams veikt. Mums, protams, mēs sniedzam arī pakalpojumu kā transporta līdzekļu agregātu numuru salīdzināšanu izbraucot uz transporta līdzekļu atrašanās vietu. Bet par to tad katram transporta līdzekļu īpašniekam ir jāinteresējās tuvākajā CSDD klientu apkalpošanas centrā. Tie ir 26 klientu apkalpošanas centri visā Latvijas teritorijā, tā kā var atrast tuvāko klientu apkalpošanas centru un uzzināt. Papildus, ja ņemam vērā, kad transporta līdzeklis ir ārvalstīs un tiks ievests par kaut kādām niansēm, var interesēties, protams, sūtot jautājumu savu e-pastā. Un ļoti daudz informācijas ir pieejama CSDD mājaslapā. CSDD.lv var atrast informāciju par dažādiem pakalpojumiem. Jā, šobrīd tie pakalpojumi, kas ir pieejami tikai attālināti, tie vairāk ir fokusēti uz transporta līdzekļiem, kuri jau ir reģistrēti Latvijā.
jo tiem tad tās prasības ir mazākas un transporta līdzekļiem nav jāuzrāda fiziski CSDD. Jā, tātad, kad ierodamies un veicam reģistrāciju, pēc tam mums arī ir pieejami tad pilni jau šie arī saucamie e-pakalpojumi un varam droši pēc tam arī tos izmantot. Ja? Paldies! Un minējāt arī jau šo galveno informācijas avotu, tad jūsu mājaslapā arī pats esmu skatījies, ir plaša informācija gan par transporta līdzekļu reģistrāciju, gan arī par apliecībām un arī par šiem e-pakalpojumiem pieejam. Un tā bija www.csdd.lv, pareizi pateikt. Jā, paldies par atbildēm. Manuprāt, esam izskatījuši un pārnājuši šos galvenos un būtiskākos šos jautājumus. Varbūt nobeigumā varat minēt kādas tādas raksturīgākās kļūdas tiem tautiešiem, kuri atgriežas Latvijā, un tādas varbūt nezināšanas dēļ cilvēki nav ievērojuši. Tātad tautietis var atgriezties arī ar ārvalstī reģistrētu automobīlu, kurš ir reģistrēts, nezinu, kādām uzņēmumam vai kādam draugam ārvalstīs. Tad uz šādu transporta līdzekli ir nosacījums, ka persona, kurai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā, tātad, ja tautietis ir iegūs jau deklarēto dzīvesvietu Latvijā, var vadīt ārvalstīs reģistrētu transporta līdzekli, ja ir samaksāts eksploatācijas nodoklis. Tad šo informāciju arī var atrast CSDD mājaslapā un arī CSDD mājaslapā var samaksāt eksploatācijas nodokli par ārvalstī reģistrētu transporta līdzekļu izmantošanu ceļu satiksmē. Un šajā gadījumā ir jāņem vērā, ka arī uz šādu transporta līdzekli attiecas reģistrācijas pienākums. Neatkarīgi no tā, ka transporta līdzeklis ārvalstī ir reģistrēts citai personai, ja šāds transporta līdzeklis atrodas Latvijā ilgāk par 3 mēnešiem, tas ir jāreģistrē Latvijā noteiktajā kārtībā. Jā, tātad vēlreiz arī darīsim visu pareizi un noteikti arī tad vēlreiz ieteikšu informāciju skatīties CSDD mājaslapā, tad viss ir plaši pieejams un plaši aprakstīts. Un teikšu paldies mūsu ekspertiem par sarunu. Paldies arī mūsu skatītājiem, kas sekojāt līdzi, un aicināšu arī pieslēgties mūsu nākošiem raidījumiem. Un, ja jums rodās kādi jautājumi, kas ir saistīti gan ar darba meklēšanu Latvijā, atgriežoties, gan ar sociālās apdrošināšanas, sociālās drošības jautājumiem vai par starpvalstu nodokļu jautājumiem, aicinu sazināties ar mūsu Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultantiem un sniegsim jums jau individuālu informāciju un individuālu konsultāciju. Vēlreiz paldies visiem un uz tikšanos nākošos raidījumos.